Jā, labdien! Prieks šodien būt šeit un nedaudz vairāk pastāstīt par to, kā tad kopā ar skolēniem palīdzēt saprast, kur tad tās teorētiskās zināšanas varbūt vairāk nodara tieši praksē. Un šodien man tas gods vairāk pastāstīt par skolu programmu Dzīvē gatavs. Un par to, ka tas var būt ļoti labs rīks gan pašiem skolēniem, lai labāk saprastu, kas tad būtu tā nozara, kas viņus nākotnē varētu ieinteresēt. Un tas ir arī ļoti labs palīgs skolotājiem tajos brīžos, kad ir skaidrs saprotams tas, ka skolēnu interese ir ļoti liela. Un gribētos arī nedaudz padziļinātāk kaut ko uzzināt vai noskaidrot, bet zinām, ka skolas tajā teorētiskajā apskatā tā informācija ir tik, cik ir. Tāpēc lai sāktu nedaudz pastāstīt vairāk par to, ko tad dara Dzīvē gatavs, es ticu, ka tie, kas mūs šobrīd klausās, gan vecāki, gan skolotāji ļoti bieži ir saņēmuši šo te jautājumu par to, ka labi, es eju uz skolu, labi, es piedalos stundās, dažreiz ir interesantāk, dažreiz ir nedaudz garlaicīgāk, un mēs ļoti daudz mācāmies teoriju. Un tad ļoti bieži vien no dažādu vecumu skolēniem tiek sadzirdēts šis te jautājums par to, ka labi, bet kur man tas tālāk dzīvē noderēs, kur es to varēšu izmantot, un kāpēc tās teorētiskās zināšanas ir jāiegūst tādā apjomā, kādā tas varbūt vienā vai citā priekšmetā ir. Un tad tas, ko mēs darām ar Dzīvē gatavs nodarbībām vai šo te ienākšanu skolās, Dzīvē gatavs ir tāda lieliska iespēja, kur mēs varam sasaistīt konkrētās nozares profesionāļus ar skolēniem, lai tad labāk saprastu, kur tad tās tēmas, kas tiek apgūtas skolas solā, ieskaitot to pašu matemātiku un citas inženierzinātnes, kas varbūt nav uzreiz tā vieglāk saprotams un apgūstamas, kur tad mēs to varam šādā te veidā tālāk pielietot, kur tad tas nodara pavisam ikdienišķās darbībās. Attiecīgi tātad, jā, kā kļūt dzīvei gatavākiem, gan esot tajā pašā skolas solā, gan arī pēc tam jau, kad tā dzīve ved tālāk citos virzienos. Un tad tas, par ko es šodien labprāt pastāstītu nedaudz vairāk, ir tas, kāds ir tas piedāvājums, ko šobrīd dod Dzīvē gatavs, un attiecīgi, kā tas varbūt saskan tieši ar inženierzinātnēm, un tad arī kā tam visam var pieteikties, ja tas vēl nav zināms un vēl nav izdarīts. Un šodien gribēju izcelt 4 veidus no tiem, kas tad mums ir, un sākšu arī ar pirmo, kas attiecīgi ir viezlekcijas, uz kurām ir iespējams pieteikties, skatoties attiecīgo vecumu posmu, vecuma grupas un attiecīgo mācību priekšmetu. Un šis ir tāds ļoti labs veids, kā iegūt papildus informāciju, kāda konkrēta mācību priekšmeta ietvaros, pie kādas tēmas, kas varbūt vēl tikai tiks uzsākta, lai tiktu apgūta, vai arī jau skolēniem ir kādi konkrēti pamati apgūti, un tad šis kalpo kā tāds papildus, teiksim, papildinājums jau tām zināšanām, kas skolēniem ir. Ar viezlekcijām svarīgi piebildi ir tādi, ka tās jau ir ļoti sasaistītas ar esošo mācību saturu. Tātad attiecīgi tas, kas jau ir noteikts mācību priekšmetu tematiskajos plānos, tad attiecīgi lektori no valsts pārvaldes institūcijām vai arī no uzņēmumiem pielāgo savu šo tēmu, kas viņiem ir aktuāla konkrētajam mācību priekšmetam. Un tad attiecīgi sanāk, ka šādā veidā skolēni apgūst to pašu priekšmetu, kas viņiem ir jāapgūst, un papildus iegūst kādas papildus zināšanas vai teiksim, to sasaist ar īsto dzīvi, kur tad tas ikdienā tiek izmantots. Otra opcija, kas arī, protams, ir īpaši mūsdienās ir ļoti aktuāla un bez kuras mēs nevaram burtiski nekur vairs, jo visi diezgan laicīgi tiek aicināti domāt par nākotni, par to, kāda tad būs karjera un kā darīt to, kas tiešām pašiem arī patīk. Un tad otrs nodarbību veids, kas patiesībā arī ļoti saskan ar tām pašām viezlekcijām diezgan bieži, ir karjeras mugursomas nodarbības, kas nozīmē to, ka šeit mēs vairāk aicinam es teiktu, gan valsts pārvaldi, gan arī uzņēmumus stāstīt par konkrētu profesiju,
kā tad skolēnus laicīgi jau ieinteresēt profesijās, kas mūsu ikdienā patiesībā ir diezgan nozīmīgas, kas palīdz, teiksim tā, gan valstī, gan sabiedrībai kopumā attīstīties, bet varbūt ikdienā nav tās ierastās profesijas, kā piemēram ārsti vai programmētāji vai skolotāji, kas ir uzreiz saprotams, kur mēs redzam, kā tas strādā un kāpēc tas ir nepieciešams. Bet savukārt šeit ir iespēja iepazīties tiešām ar cilvēku stāstiem, kā viņi ir nonākuši tajā vietā, kur viņi attiecīgajā brīdī ir. Varbūt sākumā skolas laikā kāds konkrēts priekšmets nav padevies, bet ar laiku savukārt ir sapratuši, ka arī bez, teiksim tā, teicamām zināšanām kādā mācīga priekšmetā ir iespējams strādāt attiecīgajā jomā vai attiecīgajā amatā. Tad tas, ko mēs vēl piedāvājam, tās ir dažādas ekskursijas pie dalībniekiem, kur tad attiecīgi, ja iepriekšējie divi veidi vairāk ir paredzēti uz to, ka lektori dodas pie skolēniem uz skolām un to pastāsta, vai arī savukārt ir pieejams tieši saistas nodarbības, tad ar ekskursijām ir tā, ka šis ir tas otrs veids, kad drīzāk skolotājs kopā ar skolēniem var doties uz kādu ekskursiju, un ar dažādiem paņēmieniem, kā jau minēja arī iepriekšējie runātāji, ar tādiem spēles elementiem vai teiksim, tādu atraktīvāku izzinošu spēlēšanos, tātad uzzināt arī par nopietnām tēmām, ar kurām mēs saskaramies ikdienā, un tādā veidā arī paplašināt to savu zināšanu loku. Mēs jau ļoti labi zinām, it īpaši, ka spēlējoties tas laiks paiet ātrāk un attiecīgi tās zināšanas kaut kur arī tomēr paliek, lai gan varbūt nav sajūta, ka tajā brīdī notiek ļoti aktīvs mācību process. Un tad pēdējais no veidiem, kas arī it īpaši šobrīd mums paliek arvien aktuālāks un par ko ir liels prieks, ka arvien vairāk uzņēmumu un tā skaitā arī valsts pārvaldes institūcijas saprot, ka tas ir svarīgi. Ja mēs skatāmies uz iepriekšējiem gadiem, ka informācijas ir ļoti, ļoti daudz, un ļoti bieži skolotāji ir tie, kas paši veido materiālus, stundām ilgi meklē, ko un kā labāk pastāstīt, tad šis tiešām ir tāds vairāk atbalsts pašiem skolotājiem. Mēs esam izstrādājuši ar mūsu sadarbības partneriem vairākus mācību materiālus, kurus tad mēs savukārt piedāvājam skolotājiem pašiem saņemt pēc saviem ieskatiem, pēc sava laika izmantot. Mēs, protams, dodam instrukciju, kā to labāk darīt, bet visu pārējo savukārt skolotājs var pielāgot pats, gan cik ilgu laiku tam vajadzēs, gan datumu. Tā var būt viena klase, tās var būt vairākas, un attiecīgi tātad skolotājiem ir šī informācija, ar kuru tad tālāk skolotājs var darboties pats pēc saviem ieskatiem un pēc tā, kas tad viņam attiecīgi arī būtu ērtāk. Un tad sanāk, jā, ka tā ir tāda jau miedarbība starp skolotāju un skolēniem, bet ir nodrošināts tātad šis teiksim tā, veids, kā to labāk darīt. Un ņemot vērā to, ka šodien mums tā visaptvarošā un lielā tēma ir tieši par inženierzinātnēm, tad arī, lai nedaudz tiem skolotājiem, tīpaši, kas ir šo priekšmetu skolotāji, lai varētu jau, teiksim tā, sākt plānot gan jauno mācību cēlienu, gan varbūt arī jau nākamo semestri, kas es ticu pienāks pavisam drīz, tad šodien esmu arī izcēlusi, kas ir tās nodarbības, kas mums tieši dzīvē gatavs ietvaros ir vairāk saistīts ar šo te jomu, un kā mēs redzam, ir arī šodienas mūsu galvenie namatāvi un namamāci, tā var teikt, elektroenergoefektivitātes centrs, kurš piedāvā ļoti, ļoti plašu klāstu tiešām skolēniem ar nodarbībām, uz kurām ir iespējams pieteikties. Un es ticu, ka noteikti šīs dienas laikā viņi arī par to pastāstīs stipri vien vairāk, tāpēc es iespējams šodien nemēģināšu visu izstāstīt par to. Tas ir tāds āķīts, lai jūs paliktu ilgāk un noklausītos arī to, kas viņiem ir stāstāms. Bet varu minēt arī to, ka mums ir pārstāvēts nodarbības no GASO, kas vairāk arī stāsta tieši par gāzes nozīmi cilvēku ikdienā un arī to, kā rīkoties gadījumos, kad varbūt ir kādas nestandarta situācijas vai kā vispār ikdienā apieties ar gāzi. Un arī, protams, pastāsta par to, kā tad iespējams arī šajā te jomā attīstīties un atrast savu karjeras ceļu. Tā kā tur noteikti var apskatīt sīkāk šo piedāvājumu.
Un arī savukārt sadales tīkls mums piedāvā nodarbības skolēniem tieši par elektrodrošību, kas, kā mēs zinām, ir ļoti nopietns temats. Un visiem ir jāzina, kā ar elektrību apieties un kā, protams, pasargāt arī pašiem sevi. Un atkal jau ko darīt tajās situācijās, ja, piemēram, rodas kaut kas neikdienišs un kaut kas ārpus ierastās, teiksim tā, ikdienas. Jā. Un tad es pieļauju, ka ļoti svarīgs jautājums, kas varētu rasties, ja jūs esat tik tālu aktīvi sekojuši līdzi. Tas viss izklausās ļoti forši, bet kā tad mēs to varam dabūt savā skolā un kā tad mēs to varētu sarunāt un attiecīgi tālāk ieplānot. Tad te ir neliela instrukcija no manas puses, kā to vieglāk izdarīt. Tātad visiem interesantiem aicinājums doties uz mājaslapu dzīveigatavs.lv, un tad augšdaļā izvēlēties sadaļu pieteikties vieslekcijai. Te gan uzreiz saku, ka tur ir pieejami visi veidi, ne tikai vieslekcijas, kur tad jūs varat iepazīties ar šī brīža aktuālo piedāvājumu. Vai nu tā būtu vieslekcija, tā skaitā karjeras mugursoma, ekskursija vai mācību materiāli. Un tad, lai to saņemtu, ir jāizpilda pieteikuma forma. Un šajā pieteikuma formā tad mēs lūdzam norādīt skolotāju kontaktu informāciju, plānoto datumu un dažus komentārus par to, lai mēs saprastu labāk, kas un kā. Un tad ir attiecīgi jāsagaida apstiprinošs ēpasts no lektora, kurš šo te attiecīgo nodarbību vadīs, par to, vai šajā gadījumā nodarbība ir apstiprināta vai varbūt nepieciešams kaut ko pamainīt. Un tas, ko es arī gribētu uzsvērt, īpaši visiem tiem, kas to plāno darīt, jāsaka, ka uz doto brīdi, kas, protams, ir ļoti iepriecinoši, ja mēs redzam, ka nepieciešamība pēc šīs programmas ir, jāsaka, ka pieprasījums ir krietni vien lielāks nekā ir piedāvājums. Tāpēc, ja gadījumā šobrīd neizdodas pieteikties uz kādu konkrēto nodarbību, es teiktu, ka nevajag sadusmoties vai sabēdāties, ka pavisam noteikti šīs nodarbības būs pieejamas tuvākajā laikā. Un es pat teiktu, ka ļoti liela daļa no nodarbībām ir jau, teiksim tā, aizņemtas, pieteiktas līdz pat jaunajam gadam. Un tad pavisam drīz zinu, ka lielākā daļa lektoru savas nodarbības vērs vaļā tieši uz šo te otro semestri. Tā kā ieteiktu nesabēdāties par to, ka varbūt šobrīd tas nav iespējams, bet drīzāk padomāt, kā to ieplānot savā ikdienā un savā mācību procesā pēc jaunā gada. Un attiecīgi, jā, tas tad lielos vilcienos arī no manis šeit ir viss. Ja gadījumā ir kādi papildus jautājumi vai gribētos kaut ko papildus noskaidrot, vai ir kādas citas idejas, ko mums vajadzētu iekļaut savā saturā, jo šobrīd ir tas, kas ir, bet noteikti zinām, ka varam papildināt, tad droši varat sazināties un atradīsim kaut ko kopīgu visiem. Paldies!